Lai informētu par dabasgāzes lietošanas priekšrocībām, iedzīvotājiem pieejamo gāzes infrastruktūru un palīdzētu popularizēt reģionu uzņēmējdarbību, akcijas-sabiedrība Latvijas gāze sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameru un reģionu uzņēmēju apvienībām maijā visā Latvijā organizē Uzņēmēju dienas 2016. Raidījuma attīstības kods filmēšanas grupai bija iespēja paviesoties Uzņēmēju dienās Zemgalē. Zemgalē uzņēmējdarbības tradīcijas ļoti senas, sevišķi virknē nozaru, pirmkārtām, ka viss saistīts ar lauksaimniecību, turismus. Un man ir liels gandarījums, ka Zemgales reģiona pašvaldības ir atradušas kopsaucēju un ir kopā norganizējuši šīs uzņēmēju dienas, ne jau pirmās, un tajās piedalās gan 180 uzņēmumi. Tādas labas lietas parasti var izdarīt kopā, jā, un ir pilsēta iesaistījusies, un Jelgavas ražotāju tirgotāju asociācija un, protams, atbalstītāji Latvijas gāze. Un šis atbalsts ir ne tikai šeit Zemgales izstādē, bet visām reģionālām izstādēm, kas atkal demonstrē, ka cilvēki, kas skatās plašāk, viņi arī atbalstās idejas, kas iet plašāk. Gan uzņēmējdarbības attīstībai, gan iedzīvotāju labklājībai nepieciešama droša un viegli pieejama gāzes apgādes infrastruktūra. Un tāda ir daudz viet Latvijā. Lai sāktu gazifikāciju, pirmām kārtām ir jāsaprot, vai gāze ir šajā reģionā. Tas ir arī šobrīd mūsu mērķis, kāpēc mēs esam izstādē, lai parādītu cilvēkiem, ka gāze ir ļoti daudzās vietās. Dabasgāze garantē ērtības. Pirmkārt, laika ietaupījums. Atšķirībā no citiem kurināmā veidiem nav jātērē laiks kurināmā sagādei un citiem priekšdarbiem, jo dabasgāze nepārtraukti pa gāzes vadiem plūst uz jūsu mājokli. Otrkārt, noregulēt optimālu mājokļa temperatūru ir pavisam vienkārši. Ir tikai jāiestata vajadzīgais apkuras režīms. Treškārt, saimniecībā atbrīvojas vairāk telpas, jo vietu, kur agrāk glabājās kurināmais, tagad var izmantot citām vajadzībām. Visbeidzot, dabasgāze piedāvā papildu iespēju klāstu, ļaujot parūpēties nevien par mājokļa apkuri, bet arī par citām ērtībām iekštelpās. Piemēram, par silto ūdeni, gāzes plīti un kamīnu. Tāpat par uzlabojumiem ārpus mājas, gāzes grilu un apsildes lampu terases un koģenerācijas procesā ražot siltumenerģiju vienlaicīgi ar elektroenerģiju vai uzstādīt ar dabasgāzi darbināmu rezerves ģeneratoru. Un galu galā ar dabasgāzi var darbināt arī auto, kas rada mazāk izmešu. Dabasgāze sagādā tik daudz ērtību, ka visas pat grūti uzskaitīt. Jāpārliecinās pašiem. Katrā pilsētā akcijas-sabiedrībai Latvijas gāze ir iecirknis, kur ir arī klientu apkalpošanas centri. Tāpat arī ir iespējas par gazifikāciju noskaidrot, zvanot uz Latvijas gāzes kontaktcentru 155. Tāpat var sūtīt ēpastus vai arī tikties uz vietas. Aicinām visus interesantus apmeklēt arī nākamās uzņēmēju dienas, kas notiks Kurzemē, Vidzemē un Latgalē.